31. uzdevums 5 punkti. Izotopa sabrukšanas procesu apraksta funkcija. N no T ir N0 reiz 2 pakāpē mīnus T dalīts ar 20, kur N0 ir sākotnējais kodola skaits, T laiks minūtēs, N nesabrukušo kodola skaits. Zināms, ka M0 ir 120 000. Un te ir prasīts aprēķina nesabrukušo kodola skaitu pēc 40 minūtēm. Nu, piefiksēsim, kas mums ir dots. N0 ir 120 000. T šobrīd tiek prasīts pēc 40 minūtēm. Un dota pati funkcija. N no T ir N0 reiz 2 pakāpē mīnus T dalīts ar 20. Nu, un tad mēs rēķinam nesabrukušo kodolu skaitu. Jāpieraksta, ka tas būs pēc 40 minūtēm. 120 000 reiz 2 pakāpē mīnus 40 dalīts ar 20. Tas būs 120 000 reiz, un 40 dalīts ar 20 būs 2 mīnus 2. pakāpē. Un to var pārrakstīt 120 000 reiz 1/4, un ņemam kalkulātoru, rēķinam 30 000. Mums ir nesabrukušo kodolu skaits. Vienkārši ielikām vērtības sākotnējā funkcijā. Vēl 3 punktus mums dos, ja mēs aprēķināsim, cik ilgā laikā sākotnējais kodola skaits samazināsies 10 reizes, nopaļot līdz veselām minūtēm. Tātad sākotnējais kodola skaits N0 samazināsies 10 reizes. Tas nozīmē, ka 120 000 jādala ar 10, saīsinām, un mums sanāks 12 000. Tātad 12 000 būs vienādi ar 120 000 reiz 2 pakāpē, un tad būs tas meklējamais T dalīts ar 20. T dalīts ar 20. Abas puses mēs varam izdalīt ar 12 000, un tad kreisajā pusē paliks viennieks, labajā 10 reiz 2 pakāpē mīnus T dalīts ar 20. Izdalām abas puses ar 10. (0,1 vienāds ar 2 pakāpē mīnus T dalīts ar 20. Un lietosim logaritmu īpašību. Logaritms pie bāzes 2 no 0,1 jāsanāk vienādam ar mīnus T dalīts ar 20. Nu, logaritms, kam ir pilnais logaritms uz kalkulātoru, tam ir, bet tie, kam nav, izmanto bāzi pārēju 0,1 dalīts ln no 0,1, ln no 2. Šī vietā var būt arī LG, bet viņš nebūs apzīmēts uz kalkulātora LG, visticamāk būs rakstīts logaritms no 0,1, logaritms no 2, jāsanāk vienādam mīnus T dalīts ar 20. Nu, ņemam kalkulātoru. 0,1, tā es uzreiz redzu, man ir ln, dalīts ar 2 ln, vienāds mīnus 3,32. Mīnus 3,32
jābūt vienādam ar mīnus t dalīts ar 20. Izsakam t mīnus 303, mīnus 3,32 reiz 20 reiz mīnus 20 un iegūstam t ir vienāds 66,44 minūtes. Bet mums ir prasīts nopaļot līdz veselām minūtēm. Tagad padomāsim par šo tēmu. Vai 66 minūtēs mums samazinās kodola skaits 10 reizes? Nesamazinās 10 reizes. Pilnās 67 minūtēs gan kodola skaits būs samazinājies 10 reizes, un šī būs tā reize, kur kontekstā no uzdevuma satura būs jānopaļo šīs minūtes uz augšu visticamāk. Paldies par uzmanību!